Labdien, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Lūdzāt parādīt pārtikas cenas Itālijā. Es aizbraucu uz vienu no tuvākajiem supermarketiem, Eirospin, un iespēju robežās mēģināju nofilmēt jums un parādīt pārtikas cenas. Šeit mēs redzam dārzeņu cenas, kādas Latvijā šobrīd es nezinu, vairāk kā gada neesmu bijis Latvijā. Varu tikai parādīt to cenu, pa kādu mēs šeit mēdzam iepirkties. Ir arī citi veikali, protams, un tur cenas atšķirās, bet mēs piepērkamies pārsvarā šajā veikalā, Eirospin veikalā, kas atrodas tuvākajā Trebizačas pilsētā. Šeit mēs redzam dārzeņu cenas. Varbūt nav pārāk uzskatāmi, mēģināju, kā sanāca. Kā ir, tā lūdzu baudīt un vērtēt. No dārziņu plauktiem tūlīt pāriesim pie citiem plauktiem. Iespēja robežās filmēju visu veikalu. Apsargi par to sajūsmā nebija, bet es tomēr mēģināju, kā man sanāca. Filmēt man neļāva, es mēģināju fotografēt. Tāpēc šīs video būs tāds fotoformāta video. Šeit mēs redzam ievārījumus, kaut ko tur vēl, kafija, tēja, dažādi dzērieni. Šeit ir ūdens cenas, ūdens un minerālu ūdens. Principā dzeramais ūdens. Tā kā maksā, cena ir par vienu pudeli. Tur blakus laikam ir par iepakojumu. Šeit laikam bija cepumi, cepuma cena. Cepumi ir daudz un dažādi, saldie, sāļie. Šeit ir limonādes, tādās cenās ir. Cena norādīta par vienu pudeli dzērienu. Šeit ir alkoholiskie dzērieni un cena ir virs dzērienu. Redzam, ka džins maksā 5,99. Šeit ir liķieru cenas. Šeit būs stiprais alkohols. Stiprais alkohols pāriet uz vīniem. Dzirkstošie vīni 2,99. Šeit laikam ir liķieri. Un šeit ir dzirkstošie vīni, plaukta cena 2,99, 2,19,75 €. Šie arī dzirkstošie vīni. Šeit ir parastais vīns 4,29, 3,29, 2,29. Šeit arī vīni. Šeit arī vīni turpinās 2,19, 2,49, 3,89. Tāda šeit ir cenas. Redzam arī vīna pa €1,75. Šeit maize. Maize šeit nav lēta. Šeit mēs redzam gaļas cenas. Svaiga gaļa.
Pasātas desiņas 7,99 kg. Šeit pusfabrikāti. Šeit jau sagriezta desa un vītināta gaļa. Šeit alkohols uz akciju. Šeit alus cenas. Augšējā plauktā krafta alkohols, mazās ražotnes, tāpēc cena ir dārgāka. Cena norādīta par 1 pudeli alus. Depozīta šeit nav. Šeit vermut ir. Un te laikam ir alkoholiskie kokteļi. Vai arī bezalkoholiskie. Vai arī tas un tas. Un šeit limonādes, šveps un tā tālāk. Kaut kas līdzīgs. Olīveļa, extra virgin. Redzam lielā pudeli 24,49, 28,99. 5 litri. Pudelēs litrs 9,79, 8,89. Tādas cenas olīveļai extra virgin. Šeit ir parastā eļļa. Zivju konserve pārsvarā tuncis. Redzam pastas cenas. Latviski laikam makaroni. Konservēti tomāti. Tomātu biezenis, ko izmanto gatavošanā. Šeit pastas lielie iepakojumi. 5 kg 4,89. Principā zem eiro kilogramā. Šeit ir miltu cenas. Šokolādes cenas.
Tad atgriezos atpakaļ pie augļiem dārzeņiem. Pirmajā reizē apsargs aizrādīja, nesanāca normāli uzfilmēt. Ābolu 2,99, 2,5 kg. Svaigie dārzeņi, salāti. Cepumi. Lieli iepakojumi. Piens, saldais krējums. Sulas dzērieni. Šeit arī laikam stiprais alkohols. Papīra dvieri, sauletes. Sagriezta gaļa, desa, dažādi iepakojumos. Šeit arī desa un gaļa. Iepakota, sagriezta un nesagriezta. Jogurti dažādi. Šeit laikam sieri. Dzeramie jogurti un jogurta dzērieni. Zobu pastas un līdzīgas preces. Tualetes papīrs. Kaut kāds tāds sanāca man gājiens uz veikalu. Mēģināju fiksēt cenas, lai jums būtu ieskats. Paldies par skatījumiem. Gaidīšu komentārus, laikus. Lai jauka diena. Paldies!